Katarakta ir lēcas apduļķojums, kas tiek ārstēts tikai un vienīgi ar ķirurģisku operāciju. Nav izgudrota vēl tāda pilieni, kas šo kataraktu varētu apstādināt vai izārstēt. Vienīgā ārstēšana ir ķirurģiskā iejaukšanās. Kataraktas simptomi ir redzes miglošanās, krāsu redze kļūst vairs netik kontrastaina, var būt dubultošanās ar vienu aci, tajā acī, kur kataraktā ir progresējusi. Ja? Tad, kad jau mēs varbūt citiem cilvēkiem redzam, kad zīlītē ir balta, tad tas nozīmē, ka tā katarakta jau ir ļoti liela un ļoti progresējusi un bieza, ja, un izteikta. Bet parasti tā, ja tā ir tāda standarta vidējā katarakta, tad to mēs pat ar aci uz ielas uz cilvēku nepamanītu. Katarakta pie akluma nenoved, bet var radīt ļoti izteiktu redzes pasliktināšanos. Katarakta, ja mums visas pārējās acu struktūras ir veselas, tad tā redze, ja ir ļoti izteikta katarakta, ļoti bieza, tad tā būs gaismas sajūta sliktākajā gadījumā. Standarta kataraktas operācija bez nekādām komplikācijām parasti iet 10–15 minūtes, bet, protams, ja ir ļoti bieza katarakta, ir saišu vājums tajās vietās, kur turās šī lēca, tad, protams, šī operācija var ilgt arī ilgāku laiku, bet tas ir tādos individuālos atsevišķos gadījumos, bet standartā pamatā tās ir 10–15 minūtes. Kataraktas rehabilitācija ilgst apmēram mēnesi. 2 nedēļas ir jāpilina acu pilieni 4 reizes dienā, apmēram mēnesi ir jābūt saudzīgam ar pirtīm, ar baseiniem nedrīkst iet, ja mēs baidamies infekcijas, ja ar krānu ūdeni nevar mazgāt seju un aci, lai netrāpa actiņā iekšā. Nekādas fiziskas lielas slodzes mēs nevaram veikt, ja, lai mums tā kataraktas izolētā vieta, kur ir jaunā lēca ievietota, lai nostiprinās un neizkustās no tās atrašanās vietas. Ārā jāvelk saules brilles, lai actiņā neiepūš vējš kaut kādus mikrobus. Tā kā kopumā tas ir apmēram mēnesis.